Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai veiktu baterijas un depozīta nomaiņu Dyson SV12 putekļu sūcējā, jums būs nepieciešami daži rīki un nedaudz laika. Sāksim ar nepieciešamo rīku sagatavošanu. Jums būs nepieciešams skrūvgriezis, jauns akumulators un depozīts, kas ir sadarīgs ar jūsu ierīci. 1. Ieslēdziet putekļu sūcēju un pārliecinieties, ka tas ir izslēgts un atvienots no strāvas avota. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu drošību, strādājot ar ierīci. 2. Noņemiet depozītu. Apskatiet putekļu sūcēju apakšu un meklējiet pogu vai slēdzi, kas atvieglo depozīta noņemšanu. Parasti tas atrodas tuvumā pie depozīta roktura. Nospiest šo pogu un viegli paceļam depozītu uz augšu, lai to atbrīvotu. 3. Pārbaudiet depozītu. Pārliecinieties, vai depozīts ir tīrs un nav bojāts. Ja tas ir bojāts, ir ieteicams iegādāties jaunu depozītu, lai nodrošinātu optimālu putekļu sūcēju darbību. 4. Nomainiet bateriju. Atrodiet akumulātoru nodalījumu, kas parasti ir izvietots aizmugurē vai apakšā. Viegli atveriet akumulātoru nodalījumu, izmantojot skrūvgriezi un izņemiet veco akumulātoru. Ievietojiet jauno akumulātoru, pārliecinoties, ka tas ir pareizi novietots un nostiprināts. 5. Aizveriet akumulātoru nodalījumu. Pēc akumulātora nomaiņas uzmanīgi aizveriet nodalījumu un pārliecinieties, ka viss ir droši nostiprināts. 6. Pievienojiet depozītu atpakaļ. Ievietojiet depozītu atpakaļ putekļu sūcējā, pārliecinoties, ka tas ir pareizi nostiprināts. Jums vajadzētu dzirdēt klikšķi, kad depozīts ir vietā. 7. Pārbaudiet ierīci. Pēc visu komponentu atjaunošanas ieslēdziet putekļu sūcēju un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi. Ja ierīce neizdodas darboties, vēlreiz pārbaudiet visus savienojumus un komponentus. 8. Bezmaksas diagnostika. Ja jums ir šaubas par veiktajām darbībām vai ierīce joprojām nedarbojas, piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Sazinieties ar mums, un mēs labprāt palīdzēsim jums saprast problēmas cēloni. 9. Saņemšana pie durvīm. Ja nepieciešama profesionāla palīdzība, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm. Mēs paši atnāksim, lai savāktu jūsu ierīci un nodrošinātu nepieciešamos remontdarbus. 10. Piedāvājums pirms remonta. Pirms veicam jebkādas remonta darbības, mēs sniegsim detalizētu piedāvājumu, lai jūs būtu pilnībā informēts par izmaksām un remonta nepieciešamību. Jūsu apmierinātība ir mūsu prioritāte. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.